Sveiki! Mani sauc Kristīna Devī. Es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Jau vairākus gadus es palīdzu cilvēkiem dziedināt dvēseles ievainojumus, palīdzu atrast ceļu pie sevis, atklāt savu saikni ar savu patieso es, un tas ir dziļš iekšējs darbs, ko cilvēki veic psihoterapijā. Bet šodien es vēlos parunāt par traumu. Mūsdienās šobrīd mēs daudz varam dzirdēt par traumām, bet kas tad īsti ir trauma? Un jāsaka, ka šī tāda trauma dziedināšana ir arī man viena no tādām pamattēmām, ar kurām es strādāju savā praksē. Iespējams tāpēc, ka es pat esmu nogājuši šo ceļu savu dvēseles traumu dziedināšanā. Es zinu, ko nozīmē piedzīvot šo traumu, un es zinu ceļus dziedināšanos visos līmeņos, ko nozīmē dziedināt prātu, ko nozīmē dziedināt dvēseli, un to, kā dziedināt ķermeni, jo mūsu trauma bieži vien, nevis bieži vien, bet mūsu trauma mīt mūsu ķermenī. Savā praksē es strādāju ar sievietēm, kuras ir piedzīvojušas savā bērnībā dažādas traumatiskus notikumus. Tās visbiežāk ir bijušas dažādas kompleksas traumas. Piemēram, meitenes ir augušas ģimenē, kurā tētis ir lietojis alkoholu, kurā varbūt arī mamma ir lietojusi alkoholu, kurā ir bijusi vardarbība, kaut kādas citas atkarības, kurā ir bijuši emocionāli nepieejami vecāki, emocionāli augsti vecāki, noslēgti, un kas arī rāda mazā bērnā traumu, kad viņš nav sajūtis šo mīlestību, un kur šī mazā bērna dvēselē ir augstums, tukšums, un tas atstāja ietekmi uz visu turpmāko cilvēku dzīvi. Un reizēm mēs dzīvojam savu dzīvi, mums šķiet, ka tā pagātne ir palikusi kaut kur mums aiz muguras, ka mēs dzīvojam šodienā, taču patiesībā šī nedziedinātā pagātne ietekmē mūsu šodienu. Tas nozīmē, ka šī mūsu pagātne, kā tāds kluss ienaidnieks no iekšienes, liek mums izvēlēties partnerus, kuri iespējams turpinās kaut kā šos nepabeigtos bērnības stāstus, kur sievietes izvēlēsies arī līdzatkarīgas attiecības, emocionāli vai fiziski vardarbīgus partnerus, kur sievietes izvēlēsies emocionāli nepieejamas partnerus augstus, un tieši tāpat arī ar vīriešiem, kur arī vīrieši piedzīvo šo kaut kādu bērnības neatrisināto stāstu, turpinājumu izvēloties savas attiecības tam, kas ar vīriešiem notiek, jo tas nav tikai par sievietēm, arī vīrieši skar šī trauma, un reizēm pat varbūt vīriešus vairāk, jo ja mēs sievietes vēl varam kaut kā veidot saikni ar savu jūtu un emociju pasauli, tad vīriešiem mūsdienu pasaulē ir kaut kādā ziņā aizliegums uz jūtām, uz emocijām, un to mēs varam redzēt arī vīriešu atkarībās, tajā, kā vīrieši slimo sirds slimībām, ar infarktiem, aiziet jauni, un tas viss bieži vien ir tāpēc, ka nav saiknes ar šo iekšējo pasauli, ar jūtām, ar emocijām, ir kauns par to runāt, vīri saņemās un mēģina būt stipri, līdz kaut kādā brīdī salūst. Tāpēc es gribu teikt, ka šīs pagātnes neatrisinātās bērnības pieredzes ir tās, ap kurām pēc tam cilvēks veido savu dzīvi. Un bieži vien tas, kā cilvēks pēc traumas sāk veidot savu dzīvi, ir darīt visu, lai nesaskartos ar dzīves realitāti, darīt visu, lai nepiedzīvotu neko tādu atkārtotu. Līdz ar to cilvēks izvairās no dzīves. Taču nevilšus bieži vien sanāk tā, ka viņš turpina šos bērnības stāstus. Vēl nereti ir tā, ka cilvēki dzīves laikā
piedzīvo kaut kādas atkārtotas traumas. Ja līdz šim viņi ir kaut kā dzīvojuši, adaptējušies dzīvei, viņiem ir karjera, ģimene, kaut kā viņi dzīvo, sadzīvo, tad kaut kāda situācija var izkustināt vai likt viņiem atkal atgriezties šajā traumatiskajā pieredzē vai netraumatizēties un atkal piedzīvot daudz ko daudz no tā visa, kas nav atrisināts bērnībā. Tas var būt partneris sānu solis, tā var būt kaut kāda traģēdija, tā var būt arī avārija, tā var būt šķiršanās, tā var būt kaut kāda vardarbība, tā var būt nodevība, tuva cilvēka nodevība, un arī tas var iztrigerēt vai izkustināt to, kas nav atrisināts pagātnē, un tāpēc bieži vien piedzīvojot šo tādu atkārtoto traumu, cilvēki vēlas ātrāk no tā atbrīvoties un dzīvot tā kā līdz šim, taču jāsaka, ka dzīvot tā kā līdz šim vairs nesanāks. Un ko vispār nozīmē trauma, ja mēs tā paskatāmies, kāpēc trauma? Tāpēc, kad pēc kaut kāda notikuma cilvēka dzīve vairs nekad nebūs tāda, kāda viņa bija. Tātad dzīve mainās. Jā, bieži vien pēc kaut kādiem traumatiskiem notikumiem jau pieaugušā vecumā, kad ir notikušas kaut kādas sāpīgas šķiršanās, vardarbība, krāpšanas epizodes vai vēl kaut kas tāds traģisks, kas cilvēkam ir bijis kā šoks, jā, tad cilvēks pēc tam mainās viņa dzīves kvalitāte, viņu pārņem šīs tādas uzmācīgas domas, jā, viņš sāk piedzīvot trauksmi, panikas lēkmes, depresiju, jā, un tā kā cilvēka dzīves kvalitāte samazinās. Un reizēm cilvēki mēģina tikt galā paši ar šīm lietām, taču jāsaka, ka pašiem ir ļoti grūti tikt galā ar to, un tomēr, kā lai saka, meklēt palīdzību un psihoterapija ir tomēr ātrāks veids, kāds cilvēks var atgūt šo dzīves kvalitāti, jo ja cilvēks mēģina kaut kā saviem veidiem pielāgoties, adaptēties, tad iespējams, ka viņš var iestrēgt kaut kādās aizsardzībās, kuras viņam pēc tam arī neļaus dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc psihoterapija var palīdzēt cilvēkam pārstrādāt šīs traumatiskās pieredzes un iegūt brīvību. Pārstrādāt un iegūt brīvību, jo, kā saka, viss tas, kas ir nepārstrādāts, kas viss ir neatrisināts, tas nenozīmē, ka tas nav. Tas nozīmē, ka tas dzīvo mūsu neapzinātajā, mūsu ķermenī, mūsu nervu sistēmā, mūsu muskuļos, mūsu smadzenēs un gaida brīdi, kad tas varēs atbrīvoties, tikt brīvībā, tikt atrisināts, tikt izdziedināts. Un man šķiet mūsdienās īpaši ļoti svarīgi dziedināties, jo savā ziņā mēs visi šobrīd ejam šo tādu kolektīvo dziedināšanās ceļu, un viņš, diemžēl, sākās ar katru cilvēku. Katru cilvēku, kurš šobrīd saskarās ar šīm savām traumām, kurš iet cauri izaicinošiem, grūtiem brīžiem, taču skatoties no tāda lielāka aspekta, es vēlos teikt, ka tas nav nekas slikts, kas ar mums notiek. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā dzīve ir ieaicinājusi mūs šajā situācijā, kuru iespējams mēs varam dziedināt caur sevi, dziedināt šo personīgo traumu, dziedināt dzimtas traumu, dziedināt ģimenes traumu, jo ļoti bieži trauma nesākās tikai ar mums, ļoti bieži viņa sākās kaut kad atpakaļ tam, ko piedzīvoja mūsu senči. Tāpēc tas, ko es noslēgumā vēlos teikt, kad ir vajadzīgs meklēt palīdzību.
saprast, ka tas, kas ar tevi notiek, tas nav nekas tāds, par ko tev būtu jākaunās. Tas nozīmē, ka šobrīd tu piedzīvo kaut ko tādu, kas ir jādziedina, un ir labi meklēt palīdzību, ir labi par to runāt, neslēpt, jo ļoti bieži cilvēki, kuri ir piedzīvojuši šīs traumas, viņi glabā sevī arī dziļu kaunu par to runāt, jo viņiem šķiet, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā, īpaši šajā laikmetā, kur mēs visur redzam skaistas bildītes un veiksmīgus cilvēkus, kas nav patiesība. Patiesība ir dzīvs, vesels, jūtošs cilvēks. Tāpēc meklē palīdzību, ja tu jūti, ka tu esi iestrēgusi vai ka tu esi iestrēdzis savās sāpēs, savos ievainojumos, jo reizēm cilvēki iestrēgst uz gadiem. Un reizēm cilvēki tā arī nodzīvo visu mūžu, tā arī nepiedzīvojot citādāku dzīves kvalitāti, tā arī paliekot šajā ierobežotajā pasaulē, jo trauma mūs iesloga mazā pasaulītē. Traumām neļauj mums pieredzēt tādu pilnvērtīgu, pilnesenīgu dzīvi, bet trauma ir arī ceļš uz izaugsmi, ceļš uz brīvību, un dziedināta trauma ir ceļš uz šo brīvību un uz izaugsmi. Paldies, ka noklausījies, ja tev uzrunāja tas, ar ko es dalos, tad es priecāšos, ja tu ieliksi atzīmi patīk vai ierakstīs komentārā, kā tev atsaucās tas, ar ko es dalos, un ja tu vēlies pieteikties individuālai psihoterapijai, tad to var izdarīt zemāk pievienotajā linkā, ieejot manā mājaslapā. Paldies!